Agrā rīta stundā no Madonas uz Ukrainas pilsētu Bobriņecu dodas palīdzības konvojs, lai nogādātu pašvaldības un iedzīvotāju sarūpēto ziedojumu, tostarp autobusu un 2 apvidus automašīnas, no kurām viena ir kā privātziedojums. Ziedojumu kopā ar Mārišu Strombergu šo mašīnu no saviem privātiem līdzekļiem ir iepirkti vēl siltā veļa, ņemot vērā to, ka karavīriem tagad tuvojas ziema. Tur arī Baltic Bloks ziedoja nedaudz līdzekļus priekš šī pasākuma. Šeit jāuzsver, ka uzņēmums Baltic Block Ukrainu atbalsta no pirmajām kara dienām visos iespējamajos veidos, tostarp ar bērnu nometnēm, darba vietām Ukraiņiem un materiāli. Mēs esam atbalstījuši ik mēnesi vairākus tūkstošus eiro, gan Twitter konvojiem, gan visādiem citiem atbalstītājiem, kas lasīja līdzekļus Sarkanajam krustam. Tas vienkārši ir jādara, un mēs to darām. Ziedojumu kravā tiek vestas lietas, ko kā lūgumu atbalstam minējusi Bobriņecas pašvaldība. Siltā veļa, gultas veļa, vasks sveču liešanai un citas ziemas mēnešos tik nepieciešamās lietas, ko saziedojuši Madonas iedzīvotāji. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, kur Madonas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Madonas nodaļu organizēja ziedojumu vākšanu, tika saziedoti par 1400 eiro, pa kuriem tad iegādājamies 3 ģeneratorus. Es gribētu ļoti izteikt pateicību visiem iedzīvotājiem, kas praktiski rīcību ir palīdzējuši šajā kopīgajā mūsu cīņā pret agresoru. Uz Ukrainu dodas arī Valmieras novada iedzīvotāju ar Ukrainas mazo pilsētu asociācijas palīdzību saziedotais un Madonas novada pašvaldības ziedotais autobus un apvidus auto. Sākās jau viss vasarā, kad noslēdzām sadarbības to sadraudzības līgumu ar Bobriņecas pilsētu, ka viņi lūdza jebkādu iespēju palīdzēt viņu gan skolniekiem, gan visam pārējiem. Un tad jau sākās tās domas, kā mēs varētu palīdzēt gan ar dažādām nometnēm, varbūt bērniem veidojot, gan ar tehniskām palīdzībām, tad arī izvērtēt to tehniku, ko mēs varētu nodot. Tas bija tas Mitsubishi L200, kuram tiešām varbūt priekš mūsu ikdienas ir ļoti daudz jāiegulda iekšā, lai viņu varētu eksploatēt šeit Latvijā. Bet tur viņš, nezinot, cik ilgi viņš kalpos kara zonā, jo šobrīd viņš aiziet tieši uz armiju projām šis džips, bet autobuss, kas ir priekš mums morāli vecs jau nolietojas, viņš ir ļoti labs tehniskā stāvokļa, labs, bet ar lielu degvielas patēriņu, kas viņiem varbūt ir mazāk būtiski, jo viņi rakstīja, ka pārvietojas ar veciem Krievu autobusiem un ir vajadzīgs pārvietot uz patversmēm, tur, kur šobrīd izveidotas mācību iestādes, ir skolas un bērndārzi. Autobus tiks izmantots skolēnu un bērnu pārvadāšanai, savukārt tā bija auto armijas vajadzībām. Tiesa sabiedrībā ne visi atbalsta šādu palīdzību sniegšanu Ukrainai, par ko liecina komentāri internetvietnēs. Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pierast pie kara, uzņemt kā pašsaprotamu lietu, zinādam to, ka to iespējams ienaidnieks tikai gaida, kad mēs varētu sabiedrību atslābt, nepalīdzēt, jo, piedodiet, mēs no jebkurā brīdī, ja mēs par to nedomāsim, mēs nepalīdzēsim, tas pats var gadīties ar mūsu tautu, ar mūsu valsti. Zinot tos mērķus, to uzvedību, kā agresors Krievija uzvedās. Jāpiebilst, ka jaunākā informācija vēsta, ka ziedojums ir jau veiksmīgi nogādāts un nodots Ravas Ruskas robežšķēršošanas punktā apmēram 1000 km attālumā no Madonas. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RTV.